Esam arī jums, tā teikt, īsi uzskatāmu materiālu uzlikuši, kur parādīts, kā tad rūpnīca strādās. Rūpnīcā viss process būs pilnībā automatizēts, viss šķirošanas process, cilvēku darbs būs tikai atkritumu ielādē un tā procesa koordinēšanā, faktiski pie datoriem. Šeit kreisajā pusē jūs redzat nešķirot sadzīves atkritumus, kādi viņi reāli nāk no Rīgas, mikrorajona atkritumu tvertnēm, un galvenokārt plānots atkritumus pāršķirot 4 frakcijās, kuras tālāk tiks nodotas tālākai pārstrādē, un 5. frakcija, kas būs maza daļiņa no šī brīža esošā apglabājuma apjoma. Šeit varat redzēt bioloģiski novārdāmos atkritumus, kurus Getliņi tālāk pārstrādās elektrībā, iegūstot gāzi. Plastmasas atkritumi, kas, kā zināms, sadalās ļoti ilgi, 10, dažu veidi pat 100 gadus, viņi tiks praktiski pilnībā atšķirot, izņemti no apglabājuma atkritumu plūsmas. Papīrs, kartons, tetrapakas arī visi saskārušies esam. Un, protams, metāla atkritumi, pārsvarā skārdenes, bet kā varat arī redzēt šeit dažādi sadzīves priekšmeti, krāni, karotes un tam līdzīgas lietas. Tās ir tās lietas, ko šī rūpnīca darīs. Vēl gribētu teikt lielu paldies, tā kā šis projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu, bez kura atbalsta šādā mērogā un šādā kvalitātē viņš noteikti nebūtu iespējams. Gribētu pateikt lielu paldies Vides un reģionālās aizsardzības ministrijai par iespēju šo finansējumu apgūt, kā arī Centrālajai finanšu līguma aģentūrai par to, ka mēs sadarbojamies un ka šis projekts top tiešām tādā kvalitātē, kādā viņš bez šī līdzfinansējuma nebūtu iespējams. Liels paldies! Kā arī darbi? Cik tālu esam šobrīd, kā mēs šo fāzi varētu nosaukt? Pārsvētki jau ir nosvinēti. Pārsvētkus mēs jau nosvinējām, tā kā principā ēka savus aprises ir apguvusi. Kā jau minēju, mēneša laikā būs visas vizuāli redzamas sienas, jumts, arī pabeigtas grīdas ielietas, tāpat arī burtiski pēc 2 mēnešiem būs pilnībā uzstādītas aiz manīm redzamās iekārtas, kas ir principā būtiskākās iekārtas jau ir uzstādītas šobrīd un tagad tiek uzstādītas konvejeri. Tieši tā. Jā, paldies. Tagad gaidīsim, protams, oktobri. Es savukārt došu vārdu tālāk Imantam Stirānam. Imants Stirāns ir Getliņu ekovaldes priekšsēdētājs un arī viņš tas, kura teritorijā faktiski šī rūpnīca būs. Imant, mēs jau esam tiešām ilgu laiku runājuši par to, ka šī rūpnīca ir nepieciešama un pastāsti, ko tas nozīmēs Getliņiem un arī Rīgas iedzīvotājiem. Paldies visiem, kas spītējot laikam un samitam šodien ir šeit. Projekts, var teikt tā, no idejas līdz šiem stabiem ir 7 gadi. Atklāti sakot, bija viens periods Getliņu dzīvē, kad rokas bija nolaidušās un paldies akcionāriem, Amerikungam, toreiz, ja atceries, savāca visus pie sevis kabinetā un teica, konkursējām vēl pēdējo reizi. Un 7 gadi, šogad var teikt, kā Sandijs teica, oktobrī ir vēl ilgs laiks, bet salīdzinot ar tiem 7 gadiem un visiem iespējamiem audītiem un pārbaudēm, kas šeit ir gājušas cauri. Es pat atceros, tagad Sandijs stāv un vada šo pasākumu, bet bija laiks, kad viņš bija žurnālists vienā otrā, teiksim, tādā interesantā pārraidē un līda pār žogiem šeit un mēģināja filmēt viņu dziļi prom. Arī tā bija. Jā, tāpēc, ka bija informācija, ka te kaut kas aizdomīgs top. Jā. Vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās un piedalās, lai šo projektu realizētu, jo bez šī projekta Getliņiem nebūtu attīstības, jo ir viens variants ekstensīvais attīstības ceļš krāmējam čupā un neko nedaram, bet ja mēs gribam likvidēt poligonu un pārveidot viņu par atkritumu pārstrādes centru, bez šīs rūpnīcas šis plāns nav realizējams. Vēlreiz paldies visiem par to, ka mēs esam tur un tādā stadijā, kādā mēs esam. Vēl viens jautājums no manas puses par šo šķirošanu šobrīd, kā tu 2 vārdos, kā tu teikt, ko šī rūpnīcas šķirošana nozīmēs tādā šķirošanas jomā, ja? Tas nozīmēs to, ka puse no tā, kas te aizbrauks prom, 2/3 no tā, kas paliek, tiek pārstrādāts un tikai 10–15% no apjoma tiks noglabāti kalnā, kā tas notiek tagad. Tas ir viens moments ļoti svarīgs. Un otrs moments, kad ja šī rūpnīca taptu kaut kur aiz žoga, tad
vai nu Getliņiem mūžs būtu skaitīts, vai arī iedzīvotājs maksātu par atkritumiem pārsreiz dārgāk nekā viņš maksā tagad. Ok, paldies. Un starp citu, ja šī rūpnīca atrisina arī to lielo valsts problēmu. Ja mēs nešķirojam, ja mēs neatdalam biodegradējumu, tad nemaldos pēc pāris gadiem mēs sākam maksāt 20,000 eiro diennaktī sodu. Šī rūpnīca palīdzēs atrisināt problēmu ne tikai Rīgai, Rīgas reģionam, bet arī visai valstī. Un gal galā arī atļaus jums ilgāk strādāt, jo citādāk tas kalns jau fiziski viņš aug ar vien lielāks un nav jau arī viņam bezmērtas apjoms. Cik mēs ilgi strādāsim, ir atkarīgs no Paulānas kundzes un Amerika kunga, bet kalns arī aug. Kalns arī aug. Ok, paldies tev, Ivan. Ejam tālāk, un tālāk gribētu dot vārdu Rīgas vicemēram Andrim Amerikam, jo galu galā arī Rīgas dome ir vistiešāk saistīta ar šo projektu, tā kā Rīga ir Getliņa eko akcionāri, un šis pasākums, šī rūpnīca tiek būvēta Getliņa eko teritorijā. Tad, Amerikungs, varbūt no jūsu puses, kādēļ atbalstījāt šo rūpnīcu, un ko jūs uzskatāt, ko tas dos vai ko nedos? Kur tie plusi? Labdien, Sandī, labdien, dāmas un kungi. Es tiešām esmu lepns par to, ka mums ir izdevies pavirzīt šo projektu uz priekšu, attīstoties tehnoloģijām. Daudzas lietas šodien mēs skatām ar citām acīm. Un, ja priekšā mums vēl joprojām acīm ir divas lielas padomju laika izgāstuves Rīgā, par kurām tagad tiek maksāta Eiropas nauda, lai viņas rekultivētu. Tā ir Deglau ielas izgāstuve un Kleista ielas izgāstuve, kuras abas šogad par lieliem Eiropas līdzekļiem tiks rekultivētas. Tas ir padarīts draudzīgs videi un rīdzniekiem. Tad agri vai vēlu šī situācija draudētu arī Getliņiem, jo ekstensīvi attīstot, kraujot kalnā, tā tad ir zinām teritorija, šie 80 hektāri, kas šeit ir, viņi noteikti nebūtu pietiekami, ja vienīgi Stopiņu pagasts nepabīdītos un vēl lielāku teritoriju neatdot šādam biznesam, ko sauc par atkritumu noglabāšanu. Līdz ar to visā Eiropā un pasaulē šī atkrituma šķirošana šodien ir viens no galvenajiem tādiem uzstādījumiem, un šī rūpnīca mēs šobrīd rēķinamies, ka būs pati modernākā ne tikai Baltijā, bet arī varbūt ziemeļu pusē. Šeit tas jaunās tehnoloģijas. Ja Rīga saražo šodien aptuveni 300,000 tonu mēslu, ja viņas tātad katru gadu krautu tajā kalnā, tad mēs varam arī izrēķināt, cik ilgi mums vēl tam visam pietikt. Tātad to, ko jau teica Imants Stirāns, tātad mēs lielu daļu no šiem mēsliem tātad iegūsim iespēju atdot atpakaļ. Tas, kas pūst un tas, kas sadalās, tas ražos to elektrību, un par to mums būs tie garšīgie Getliņa tomāti. Bet jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka es esmu gandarīts, un arī no Rīgas pilsētas puses mums tas ir ļoti būtiski, vēl jau vairāk, kad ir Eiropas līdzfinansējums šim projektam. Un es teiktu, ka paldies tātad arī kompānijai, vidas pakalpojumu grupai par to, ka viņi arī piedalījās un uzņēmās šīs saistības. Tas atrodas Getliņa teritorijā, un attiecīgi tas lielā mērā padara saprotamu tuvāko 20-30 gadu perspektīvu visai atkritumu apsaimniekošanai, tā pierīgā. Un tas ir tas galvenā atbilde uz jautājumu, kas notiks, jo vai Rīgā būs 700,000 iedzīvotāji vai mazāk, bet tai pašā laikā ir jāsaprot, kādā veidā mēs šos atkritumus apstrādāsim. Tāpēc es esmu arī šodien šeit. Tas ir saistīts par šaubām ar tādu, zināmu reklāmu šim projektam, jeb izskaidrošanu sabiedrībai par to, kas te notiek. Jo daudziem varbūt tas tā liekas vienkārši aiznes miskas spainu uz savu konteineru un aizmirs. Tā pašā laikā, kas notiek tālāk, tas ir šī tehnoloģija laikmeta, tas produkts. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī to visu pastāstīt, jo tie ir lieli līdzekļi, tā ir liela arī izdevuma un tas ir liels izmaksas. Tas nesaka to, ka tas Rīgā mums būs tagad
varbūt atkal viss jāmet vienā konteinerā, vēl ir atsevišķi arī pakalpojums, kad ir šie 4 konteineri, šis šķirotie. Tas viss turpinās. Tas turpinās. Bet, Andra, tu teici, ka tie mēsli, mūsdienās jau mēsli, jau teikt, atkritums jau ir resursi, jau pa kuru cīnās. Tā kā viss jau mainās, mēsli kļūst par, kā saka, par zeltu, bet par resursu. Bet jautājums tāds, vai Amerikungs arī šķiro atkritumus mājās, kā ir? Es nešķiroju. Diemžēl, jo man nav tādas iespējas, tur, kur Jūrmalā, tur nobankrotēja tā kompānija, tur, kur Rīgā, tur attiecīgi nav man šādas iespējas. Bet tagad būs rūpnīca un tad, principā... Tad būs 4 spaidīši, jā. Bet tad es gribu teikt tā, ka to, ko Sandija jūs teicāt par to, kurš redz zeltu, tad laikā vidas pakalpojumu grupa to zeltu ir ieraudzījusi, ja ir gatavi to darīt, un viņi jau iegūstot šo arī šķirošanas iespēju attiecīgi realizēt šo produktu, vai tas būs stikls vai kartons, bet jebkurā gadījumā viņi to zeltu saskatījuši. Un es ceru, ka viss te ritēs labi, un ka oktobrī tad mēs braucam, skatāmies, es ceru, ka būs labāk laikapstākļi, kaut arī nevar zināt, ja oktobrī jau rudens būs, bet te braucam skatīties, ka rūpnīca vērs vaļā. Nē, nu noteikti brauksim, skatīsimies. Es domāju, tie būs lieli svētki gan mūsu poligonam, gan arī privātajiem uzņēmējiem. Viņi, kad teica, lai visu oktobru raksta kalendārā iekšā, nu tik tā īsti varbūt ne, varbūt tā varētu vismaz nedēļu pateikt, kur. Okay, nu skatīsimies, kā jūs gaidas. Paldies! Veiksmi jums! Jā, paldies! Katrā gadījumā mēs redzam, darbi visi notiek un uzskatīsim, ka šodienas pasākumu uzskatīsim par tādu kā starta šāvienu, ja, un arī žurnālisti, ja ir kādi jautājumi, protams, varat individuāli, es skatos Baltijas pirmais kanāls, uzdod jautājumus, varat pieiet pajautāt atsevišķi Imantam vai Amerikungam. Viss, kas interesē, atbildēs un uzzināsim visu informāciju, bet uzskatīsim šo pasākumu, kā saka, uzskatīsim tādu rūpnīcas prezentāciju par notikušu, un starta šāviens, kā saka, atkritumu šķirošanas rūpnīcas darbam ir dots. Aplausi, viskal aplausi! Nu ko, mēs savukārt dosimies iedzert kādu kafiju, nedaudz sasildīties. Tas būs tur tālāk uz vienu no ēkām. Un arī paskatīsimies, ir sagatavots video stāsts par to, par Getliņu vēsturi un kā esam nonākuši līdz tam, ka šeit tiek būvēta rūpnīca un kāda ir bijusi Getliņu, kā saka, priekšvēsture un viss šis stāsts, kā tas viss ir izveidojies. Tā kā paldies jums liels un dodamies sasildīties, ja?